Negaidīti pavasarīgos laika apstākļus atkal nomainījusi ziema, bet ļaudis vairāk par sniegputeni nomāca ziņas no valdības mājas. Tukumniekus īpaši satraukusi vēsts, ka budžeta konsolidācijai nepieciešamo miljonu meklējumos skati pievērsušies medikamentu virzienā. Iespēja, ka zālēm pievienotās vērtības nodoklis 12% vietā varētu būt 22%, viņi sauc par neprātu. Valdība jau labāk, lai nomirst vecie, kur viņu vajag. Viņam nevajag tādu, kam jāpērk zāles, priekš kam. Cik tad ir tā summa, ko jūs mēnesī iztērējat zālēm? Zāles, kad ir daudz, ir pa 30 lati arī. Tā jūs tā regulāri katru mēnesi jums jāpērk? Gandrīz, jā. Vīram ar vēl. Centra aptiekas, kurā ģeogrāfiskās atrašanās dēļ vairāk iegriežas lauku ļaudis vadītājs stāsta, ka jau pašreiz ļoti daudz cilvēku skaita ne tikai katru latu, bet arī katru santīmu. Ļoti bieži ir tā, ka ienāk klients ar recepšu kaudzīti un pats izvēlās, ko viņš varētu pirks, ko nepirks, ko vēlāk, vai šo viņš lietos pustabletīti un šo viņš dzers katru otro dienu. Šajā gadījumā es uzskatu, ka šis lēmums būtu ļoti tuvredzīgs. Aptiekāri arī noraida dzirdētos pārmetumus, ka pie zāļu augstajām cenām vainīgi lielie aptieku piecinojumi, jo piecinojums tiek reglamentēts, un tas nebūtu nesot viens no augstākajiem Eiropā. Kamēr runājamies ar ļaudīm, kuriem valdības negaidītie pārsteigumi miljonu meklējumos apnikuši vairāk par visrūgtākajām zālēm, aptiekā iegriežas ķekatnieki, lai popularizētu veselīgu dzīvesveidu. Vesels cilvēks noteikti ir cilvēks bez stresa, un viņam šīs augstās cenas iespējams arī to nodrošina, to stresu. Pašreiz iedzīvotāju materiālais stāvoklis ir tāds, ka stresu sagādā jebkurš izmaksu kāpums. Tāpēc pateikt, kur īsti iztrūkstošie miljoni būtu jāmeklē, nevarēja neviens uzrunātais. Ļoti grūti atbildēt uz šo. Es domāju, ka viņi dara daudz ko, bet to zelta darīt ir grūti atrast.